Kas vispār notiek ar tiem iesildītājiem? Ir joprojām no svara, kas tur spēlē? Es nezinu, man liekas, tas ir, kā pareizi saka, pavisam lielajām grupām, kad viņiem brauc līdz kādi jaunie, tā ir labi iespēja gan tiem jaunajiem tikt pamanītiem, gan arī viņiem vienkārši kāda pareiga, kas viņiem pašiem ir interesanti. Bet kā lielākoties notiek koncertu vietās, kur nav tūras iesildītāji, bet gan ir kādi katrā vietā atsevišķi iesildītāji, tad īpaši valstīs kā Latvija, kur tik bieži nebrauc ārzemju mūziķi, tu vari tikai cerēt, ka atbrauks kaut kas vēl interesants no citām valstīm. Jo es pats atceros pietiekami daudz koncertus, kad lielais mūziķis ir daudzkārt mazāk interesants nekā iesildītājs. Imagine Dragons Sunset Suns iesildīs, ja nemaldos. Nu pat ir paziņots. Ko tu atceries no koncertiem, kuros iesildītāji pārsteiguši? Man, diemžēl, nav tādas pieredzes, ka man būtu wow. Jo laikam tas ir tāpēc, ka tu ej uz to savu grupu, uz ko tu gribi aiziet, un tu esi tā noskaklējies. Es nevaru tā pateikt, ka varbūt iet vairākus koncertiem. Varbūt. Tas kā piemēram pagājušajā gadā, kad bija Keitijas Perijas tūra Latvijā, un man liekas, ļoti daudz no tiem cilvēkiem bija priecīgi redzēt Charlie XCX, un liela daļa no viņiem būtu gatavi iet uz viņas solo koncertu arī dzen. Iespējams. Tas kopā saliktas ļoti labi veido. Kā jums šķiet, kurš iesildīs Mariah Carey? Es ceru, ka Linda tā nebūs. Pat ir paziņots par Mariah Carey, un es nezinu, tas nav raidījums, kurā mēs aprunājam kaut kādas privātās dzīves lietas, bet man liekas, man sieva vislabāk pagaidām no visiem cilvēkiem, par kuriem es esmu runājis par šo, man sieva vislabāk, man liekas, ilustrēja šo faktu, ka mēs gaidām Mariah Carey's koncertu. Viņa prasīja, kurš tieši uz šo koncertu varētu iet? Kas ir tieši tā mērķa auditorija? Eģi, tu ies uz Mariah Carey's koncertu? Paga, šodien ir piekdiena, jā? Tad man liekas, ka es jau esmu uzdāvinājis biļetes sievai. Man tādas aizdomas. Es zinu, ka viņai ļoti patīk, jā. Viņa diezgan traki. Tur bija tieši pirms gadu skandāls iedegot. Tas, kā viņai gāja eglīti dedzot? Iededzinot Ņujorkas eglīti, tur bija kāds nospēris to, kas patiesībā skanēja. Tu domā, ka varētu būt līdzīgi? Nē, ja ir, tad es pārdošu tev sievu tās biļetes. Tad tev ir varianti par Mariah Carey's iesildītājiem? Nē, es nepiedāvāšu. Es ceru Normundu uz lielākajiem hitiem, sākot no fantasy. Ko tad viņi citi spēlēs? Viņi kaut ko svarīgu ir jauni izdevusi pēdējo, 10 gadu laikā. Mēs šeit varētu, viņi vairāk tomēr ir pazīstami, tieši tā kā X-Factor vai American Voice žūrijas locekli, un viņi bija viena no tām, kas pamatīgi cieta no 11. septembra, jo 11. septembrī iznāca viņas albums, kurā bija ieguldīti ļoti daudz miljonu, un to neviens loģiski nepamanīja vēl Itālijā 2001. gadā, kas principā bija tāda karjeras lejupslīde. Mēs drīzāk varētu šeit uz vietas sadarēt, pēc tam varbūt satikties ne šādā kompānijā, bet es ticu, ka kāds no jums būs ciemiņš arī 2016. gadā šeit. Vai šajā koncertā, tad viņš notiks gada pirmajā pusē, vai šajā koncertā skanēs All I Want for Christmas is You? Es saku, ka jā. Ja ne pilnā versijā, tad vismaz uz kaut kādu mazu mirkli, mazu Ziemassvētku tiks šajā koncertā uzburti. Jo šis tomēr ir šobrīd viens no viņas lielākajiem. Tas nav kaut pirms Jāņiem, varbūt viņi zina, ka Jāņi mums ieliks All I Want for Jāņi, Johnny's. Tu saka, būs tā? Jā, es saku, būs tā. Es arī piekritīšu, ka maz daļiņa būs. Tu nezini, par kuru basketbola komandu Mariah Carey fanu. Varbūt. Es pēkšņi iedomājos, ka varbūt jums spīd. Tā iespēja. Tev ir jāliek savu likmi. Būs All I Want for Christmas is You Mariah Carey's koncertā vai ne? Es saku, ka nebūs. Nav.